Tātad platformu drošība un aizsardzība, kas ir atšķirīgs šai platformai no visām pārējām. Šai platformai nav savas mājas un savas fakultātes. Ja? Tātad viņa pati par sevi jau ir starp disciplīnām. Tātad katra fakultāte, katra māja būtu iesaistīsies. Tātad šis slaids jau jums pazīstams. Mūsu mērķis ir realizēt projektus, kuri saistīti tieši un paredzēt valsts strateģisko interešu aizsardzībai drošības jomā. Tātad bija enerģijas drošība, tātad vēl kaut kādas drošības jautājumi. Tātad šai platformā mēs runājam par to, kas ir saistīts ar valsts. Tādā vai citā izpratnē. Misija. Tātad mūsu misija būs nodrošināt un ieviest jaunākos zinātnes un tehnikas atziņas sasniegums Latvijas un starptautisko drošības aizsardzības struktūru darbā. Tātad ieviest mūsu atziņas tajās struktūrās, kurās valsts struktūrās un struktūrās, kurās mūsu valsts ir pārstāvētas starptautiskajās organizācijās. Eiropas drošības aizsardzības aģentūra, NATO, ANO. Vīzija, ko tad mēs gribētu redzēt? Mēs gribētu redzēt šo te māju, ja? Lai mums būtu arī mūsu platformai savu māju, starptautiski atzīts centrs, kurā tiktu veikti starptautiskas nozīmes šie te drošība pētījumi, drošības aizsardzības jomā. Mūsu vērtības, kādām mums vajadzētu sekot, tā ir uzticamība, drošība, izcilība, konfidencialitāte un atklātība. Galvenie uzdevumi – definēt perspektīvos pētījumu virzienus. Tātad šie virzieni ir atkarīgi no drošības situācijas pasaulē, valstī. Definēt, un viņi var mainīties. Sasniedzamos, tātad definēt pakalpojumu grozi, kuru mēs sniegsim. Un noteikti galvenos sadarbības partnerus. Šajā gadījumā tie, kas ir gatavi šādus pētījumus finansēt, un tie, kas ir gatavi šādus pētījumus atbalstīt. Tātad gan valstiskās struktūras, gan arī uzņēmēji. Veidot stabilus divpusējus un daudzpusējus kontaktus ar sadarbības partneriem, ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs ar atbilstošajiem institūtiem. Izstrādāt ilgtermiņa sadarbības plānus, pirmkārt jau ar Latvijas valsts iestādēm, diemžēl viņiem tādu šie ilgtermiņa plāni ir ļoti īsi. Un vienoties par konkrētiem pētījumiem. Tātad kādi mūsu galvenie pētījumu virzieni? Stratēģiskie produkti starptautiskajai drošībai. Latvijas drošība nav atraujama no starptautiskās drošības. Tātad tiem pētījumiem, kas notiek šajā te jomā, ir jābūt pasaules līmenī. Pareizi. Viņš gribētu iebilst to, ka droši vien būs jautājumi. Es jau dzirdu jautājumus par to, ka drošība un aizsardzība tas ārkārtīgi plašs stāsts. Mēs sākumā ļoti daudz diskutējam par to, pie kā mēs apstāsimies, jo ir dabas aizsardzība, veselības aizsardzība, darba aizsardzība un valsts aizsardzība, drošība tur un tur. Ja? Tā kā mēs visas šīs jomas aptvert nevaram, tad sākumā tiešām nolēmām, kā galvenā virzienā likt valsts drošība un aizsardzība. Ja? Neizslēdzot to, kad no pētniekiem nāk iniciatīva, vairāk iniciatīva no iespējamiem pasūtītājiem, mēs daļiski šo te jomu varam aptuši. Jā, valsts ekonomiskā drošība, Aldis tur noteikti paskaidros labāk, civilā aizsardzība. Tātad šīs ir tie galvenie pētījumi virzieni, kas šobrīd ir definēti. Mainoties drošības situācijai, noteikti mainīsies arī aktualitāte.
Kādi varētu būt tie pakalpojumi, ko mēs sniegtu? Tātad informācijas apkopošana, analīze, strateģiskas nozīmes produktiem, zinātniskām inovācijām. Mēs dotu informāciju atbilstošiem, ieinteresētiem partneriem, visticamāk valsts struktūrām vai starptautiskām organizācijām par to, kas ir zinātnē, kādas ir attīstības tendences. Pakalpojumu materiālu iekārtu izstrāde, pakalpojumu iekārtu testēšana. Tātad, spilgts piemērs - sapieru lāpstiņus. Ziniet, tur skandāls aizsardzības ministrijā. Ja prece būtu pirms tam notestēta, diez vai viņa tiktu iegādāta. Bet, tādas ir procedūras. Mēs varam notestēt. Būvniecības fakultātē, tur materiāla stiprības laboratorija, kādas problēmas. Nav pārsūtības. Informatīvais atbalsts un apmācība par jauno tehnoloģiju izmantošanu. Tātad klienti sadarbības partneri. Starptautiskās organizācijas, es jau teicu, ANO, NATO, EIDA, cits, kas ir saistīts ar drošības jomu. Valsts pārvaldes institūcijas, ārlietu ministrija, aizsardzības ministrija, iekšlietu ministrija, finanšu ministrija, robežsardze, valsts ieņēmuma dienests, policija un radiācijas drošības centrs un citas. Visas šīs te iestādes ir vairāk vai mazāk, viņas struktūrās ir kaut kādas drošības iestādes. Mēs noteikti varētu likt klāt arī šo te tieslietu ministriju. Arī viņiem ir savu bruņotu struktūru, kas nodarbojas ar cietuma apstākļiem. Tātad citi pētniecības centri un mācību iestādes. Tātad EDI, Stradiņu universitāte, Lauksaimniecības universitāte, Latvijas universitāte, vispārējais. Pašvaldības, uzņēmumi, tas ir industrija, un nevalstiskas organizācijas. Teiksim, tur, kur mēs aktīvi darbojamies, Drošības un aizsardzības industrija federācija, caur kuru mēs lielā mērā panākam arī kontaktus ar valsts institūcijām un ar industriju. Tātad, te mūsu kontakti. Tātad, visi teica, nav tukša vieta. Arī mēs nesākam savu darbību tukšā vietā. Šobrīd ir noslēgta sadarbības līguma ar aizsardzības ministriju, sadarbība izglītības zinātnē, tehnoloģijās, Latvijas vadošajām augstskolām. Un te jūs redzat, tas ir izvilkums no aizsardzības ministrijas mājaslapas. Pirmkārt, aizsardzības ministrija grib sadarboties ar Rīgas Tehnisko universitāti. Visas pārējās pēc tam. No 2003. līdz 2009. gadam zinātnes jomā sadarbībā ar aizsardzības ministriju Rīgas Tehniskā universitāte veic 8 apjomīgus pētījumus. Tātad šeit iesaistījās telekomunikāciju fakultāte, ķīmijas fakultāte, datorzinību fakultāte, būvniecības fakultāte un humanitārais institūts. Visas šīs te Latvijas Tehniskās universitātes institūcijas, visām viņām bija viens vai vairāk sadarbības projekti. Sākot no 15,000 līdz 50,000 eiro. Kas notika 2009. gadā? Sākās krīze, finansējums zinātnē aizsardzības ministrijā tika piegriezts, atjaunots viņš nav līdz šim brīdim, bet mums burtiski trešdien, tas ir ne trešdien, ceturtdien, būs sarunas ar aizsardzības ministriju, šeit būs arī prezentācija viņu, tā kā laipni aicināti, 11:11. Aizsardzības ministrija prezentēs savus spēju attīstības projektus. Zinātnieki pārstāv, RTO zinātnieki Latviju pārstāvi NATO zinātnes un pētniecības organizācijai.
Tātad šādās praktiskās izmantošanas tehnoloģiju kolēģijā, cilvēku faktoru un medicīnas kolēģijā, sensoru un elektronikas tehnoloģiju kolēģijā un atomu modelēšanas simulāciju grupā. Tātad tur jau cilvēki darbojās, pārstāv Latviju. Tātad par mūsu pieredzi drusciņi gribēju pastāstīt tādā veidā, kā pati netehniskākā fakultāte RTU inženierekonomikas vadības jau var būt līdzvērtīgs partneris tehniskajiem kolēģiem. Un, teiksim, pastāstot nedaudz par to pirmiem projektiem, kur mēs esam piedalījušies, mēs nonākam pie domas, ka šī te platformu izveidošana absolūti loģisks rezultāts darbībai. Jo mums ir savulaik realizēti 2 projekti sadarbībā ar ASV Kalifornijas Universitāti un Latvijas institūcijām, dēļ tēmas, kas ir praktiski aktuāli, jo kā var aktivizēties platformā. Vai nu pētnieks nāk ar savu ideju, ja, vai pēkšņi mēs ieraugam, kad ir problēma radusies kaut kur, ja ko koordinējot spēkus ir iespējams realizēt. Šeit tā problēma bija pavisam nopietna starptautiskais terorisms. Starptautiskais terorisms, ar ko jācīnās. Tā ir problēma, ko nevar cīnīties tikai starptautiskā līmenī, jāveido reģionālajie mehānismi un nacionālajie mehānismi. Tātad šeit projektā parādās gan starptautiskā sadarbība, gan sadarbība Latvijas augstskolas iekšienē, piedalījās Starptautisko ekonomisko sakaru muitas institūts un fizikas institūts, plus vēl radiācijas drošības centrs, drošības policija, muita, ārlietu ministrija. Un kas tapa šī projekta rezultātā? Tapa 3 mācību grāmatas, pietiekoši nopietna lieta. Tika izpētīta nepieciešamība pēc zināšanām sabiedrībā, biznesā, akadēmiskajā vidē un valsts pārvaldē. Tika apzināts, kam ir nepieciešama šīs zināšanas, tika norganizēta apmācība gan valsts pārvaldes institūcijām, tika radīts mācību kurs tiem, kas nodarbojas ar importu-eksportu operācijām, tika radīts mācību kurs studentiem. Kā rezultātā zināms ieguldījums šeit ir dots, jo kā var cīnīties ar terorismu, viena lieta pagaidīt, kad kāds kaut ko uzspridzina, tad iet kalnos meklēt. Otra lieta nedot viņu rokā šīs tehnoloģijas, ieročus, izēvielas, zināšanas un tā tālāk. Tāpēc stratēģiskās nozīmes preces, kas ietver sevi arī dubultā pilotojuma preces, ir ļoti nopietni jākontrolē. Tāpēc šī eksporta, importa, tranzīta kontrole šodien jau ir lielā mērā Latvijā labi izveidots pasākums. Ja? Un šobrīd ir sarunas ar ASV valsts departamentu par šī projekta turpināšanu, un mēs taisni redzam iespēju iesaistīt arī citus speciālistus, citu fakultāšu pētnieku šī projekta realizēšanā. Tas nav vienīgais, jo pašlaik mēs piedalāmies arī starptautiskās robežu pārvaldības projektā Centrālā Azijas valstīs, lai mēs būtu līdzvērtīgs partneris, lai mūs respektētu arī starptautiskā sabiedrībā. Mūsu nodokļu administrēšanas programma ir akreditēta Pasaules muitas organizācijā. Mēs dažādu programmu ietvaros palīdzam paaugstināt muitas darbinieku kompetenci un kvalitāti arī citās valstīs. Un sadarbībā ar Latvijas institūcijām, citu valsts pētniecības centriem, augstskolām, muitas iestādēm, organizācijām mums ir izveidojušies tādi vairāki virzieni, muitas kontrolas pilnveidošana, integrētā robežu kontrola, piegāžu ķēžu drošību, korupcijas kontrabandas apkarošana. Jo, man liekas, šeit izveidojās tāds gluži labs tandēms, kad ir tehnika, ir produkti, ir tehnoloģijas, jā, bet ir arī organizācija un menedžments. Ja mēs to visu varam salikt kopā, jā, tad es domāju, ka drošības un aizsardzības platforma varētu ir labi pastrādāt. Tātad pēdējais, kas mums bija, sadarbības projekts, kas realizējās, ja, kur iesaistījās Rīgas Tehniskā universitāte, kā pati bāze, ja. Latvijas mobilais telefons, kas atbalstīja savu infrastruktūru un iekārtām. Ja, mūsu rīcībā tika nodots viedierīces, mūsu rīcībā tika nodots pieslēgums. Ja, tātad mēs veicām demonstrāciju. Viedierīču pielietojums operatīvās informācijas apmaiņas realizācijā. Ja, tātad datoru fakultātes doktorants kopā ar saviem palīgiem, mēs visi nodemonstrējām. Ja, tātad projektam acīm redzot būs turpinājums. Tas ir tas, ko runāja. Pa priekšu
ir kaut kādā veidā mums jāparāda, jādemonstrē, jāpiespiež šis pasūtītājs saprast, kādas priekšrocības mēs viņiem varam sniegt. Tātad, kādi būtu jūsu ieguvumi no dalības šajā platformā? Militārā zinātne, jauna zinātņu nozare, 2006. gada 6. jūnijā šajā zinātņu nozarē nav neviena eksperta. Tā ir iespēja tikt, atkal būt celmlaužiem jaunā zinātnes nozarē. Drošības un aizsardzības jautājumi šobrīd ir prioritāte nevien Latvijā, bet arī pasaulē. Tātad vēl 5 gadus atpakaļ šīs problēmas bija kā otrajā plānā. Šobrīd viņas izvirzās jau priekšplānā un ir pietiekami aktuāli. Iespēja iekļauties starptautiskajā apritē. Tātad dažādas konferences tiek rīkotas šiem te jautājumiem. Arī starptautiskas organizācijas un institūti meklē sadarbības partneri. Ierobežojošie faktori, kas mums šobrīd ierobežo, lai pilnu krūti dabūtu. Tātad Latvija atrodas politiski un militāri nestabilā reģionā. Tas ir gan trūkums, gan ieguvums. Finansējuma trūkums drošības un aizsardzības nozarē. Visi mums stāsta par to, ka ir finansējuma pieaugums procentos. Reālās naudiņās šis finansējuma pieaugums ir stipri mazāks. Tas ir viens, otrs viņš aiziet, nav paredzēts zinātnē. Kā aizsardzības nozarē, tā arī valsts iekšējās drošības iekšlietu ministrija, aizsardzības ministrija. Pagaidām vēl zinātnē šo te finansējumu pietiekamā apmērā neatvēl. Lielais humanitāro zinātņu pārstāvju pārsvars valsts pārvaldē. Pie kā tas noved? Tas noved pie tā, ka problēmām netiek meklēts tehnisks, bet administratīvs risinājums. Tā vietā, lai nomainītu spulcīti, mēs rakstām tehniskos noteikumus, kā spulcīti būtu jānomaina, kam viņi būtu jānomaina un vēl kaut ko. Lai gan darbs ir minūte. Ja? Tātad tas arī kavē mums. Šie cilvēki, kas ir valsts pārvaldē, kas atbild, viņi nesaprot mūsu valodu. Stabilu kontaktu trūkums ar citu valstu atbilstošā profila pētniecības iestādēm. Mums praktiski nav ar Zviedrijas, teiksim, to institūtu FOI, kas nodarbojas ar militārām problēmām. Kontaktu nav arī ar citu valstu institūcijām. Vienā no konferencēm tur ir tāda firma Barakuda, kas nodarbojas ar maskēšanās piedarumu ražošanu. Viņi teica, mums ir zinātniskā sadarbība ar Lietuvu, mums ir zinātniskā sadarbība ar Igauniju, ar Latviju mums zinātniskā sadarbība nav, bet Latvija toties no mums labi pērk. Tātad faktori, kuri var skart pētījumu platformas dalībniekus. Tātad nav tikai bonusi, ir arī zinām trūkumi. Ierobežojumi pētījumu rezultātu publicēšanā. Nevienmēr, ne visur, bet nopietniem pētījumiem var pastāvēt ierobežojumi. Viņus publicēt kaut kur ļoti plašā zinātniskā apritē. Ierobežojumi sadarbības partneri izvēlē. Tas attiecās kā uz valstīm, kā arī uz institūcijām. Ja? Šeit var pastāvēt ierobežojumi. Ierobežojumi, kas saistīti ar personīgajām brīvībām. Tātad, pietiekami dziļi jūs iesiet iekšā šajos pētījumos, var nākties sadarboties ar drošības iestādēm un tātad tur pastāv, teiksim tā, pastāv valsts noslēpums, kas uzliek jums par pienākumu informēt par savām darbībām, pārvietošanos un tādā jomā. Tātad nav tikai medus maize, ir arī vispārējais. Paldies par uzmanību!